Suzuki Vitara. Tas ir tāds vienkāršs Japāņu pilnpiedziņas automobīls par pieejamu cenu un ar savu leģendu. Leģenda saka, ka šīs automašīnas praktiski nelūstot. Vai tas tiešām tā ir? Pārbaudīsim ar šiem automobīļiem. Mums ir divas Vitāras ar stāžu un nobraukumu. Iedzīsim tās Andrē Motors autoservisā, pacelsim augšā un paskatīsimies, ne jau kas lācītim vēderā, bet gan kas apakšā. 2019. gada izlaiduma zelta krāsas Vitāra noskrējusi jau 174 000 kilometru. Auto intensīvi lietots arī ārpus pilsētas, kur šie Suzuki nonāk visai bieži, tāpēc vietām jau atrodami sīki iesitumi krāsā. Te jau arī var redzēt lauku, buktas, kas ir akmeņus šķēmbus trāpījuši. No dekoratīvās radiātora restes gadu gaitā nolobījies chromējums, un lukturi arī vairs nav īsti spīdīgi. Kā jau varam redzēt, 5 gadi mašīnai visticamāk arī caur slotņiem ir braukt cauri, lukturi ir matēti palikušies. Toties rūsu neredz pat uz bagāžnieka vāka malas, kur tā piezogas pat daudz prestižākiem šāda vecuma crossoveriem. Tā kā jauna. Zelta Vitāras salonā mūs gaida nākamais pārsteigums. Sēdekļu audums izskatās gluži kā jauns ar visu oriģinālo zīmējumu. Pat nav plaisas, nekas nav saplīsis. Mašīnai ir gandrīz 180 000. Viss vesels. Tagad apskatīsim 6-gadīgo Vitāru uz Andrē Motors servisa pacēlāja. Šitanī pusē arī, mazlietiņu uz amortizatora rūsiņu. Augšā, kur ir skaisti, vispār nevienas rūsas nav. Gandrīz 180 000 kilometru pa Latviju, kaut kur taču jāizlien rūsai. Parasti ir tās vājās lietas, kur ir metāls. Šeit ir visur plasmas. Ļoti forši izdomāts īstenībā, ja nav metāls. Metālam jau uzreiz ir skaidrs. Tā kā pat dubļsargi īstenībā neprasās. Suzuki Vitara bieži izvēlas pilnpiedziņas dēļ. Tā patiesi ir spējīga un laba, bet cik izturīga? Īstenībā neesam nevienu remontējuši. Pilnpiedziņa iet un iet, tikai izņemot kardāns, kas priekš pilnpiedziņas ir vajadzīgs, lai iet. Arī šai Vitārai ir mainīts 4x4 sistēmas kardāns. Japāņu automašīnu transmisijas daļas mēdz būt neganti dārgas, taču Suzuki Vitārai te ir risinājums. Es zinu, ka aftermarketā tas ir pāris simti, un tavs ieguldījums pie 80–90 tūkstošiem un brauc atkal. Mēs esam apskatījuši Vitāru no augšas un no apakšas, un laikam tas galvenais slēdziens ir tāds, ka netek un nelūst arī pie gandrīz 200 000 kilometru noskrējienu. Salīdzinājumam papētījām citu Vitāru īpašajā pelēkajā Suzuki krāsā. Šīs eksemplārs spīd un laistās, tāpēc sākumā šķiet jaunāks par zelta Vitāru, bet patiesībā ir otrādi. Šitā ir vecāka, bet ar mazāk noskrējumu. Šitā ir 120 000 noskrējumus, un šī dzīvo Liepājā. Ilgstošas eksploatācijas laikā parādās nolietojums dažās detaļās. Ir mainīti bijuši gadījumi, kad ir amortizators nomainīts. Un arī durvis stiprā pie jūras vējā nāksies pieturēt. Nians, ko es arī zinu, ka Suzukam ir durvi ierobežotāji, checkstrapi, tie ir tādi vāji, ka viņi nav tā nefiksējās labi. Šīs Vitāras sēdekļi pasargāti ar papildus pārvalkiem. Stūrei tāda nav, bet arī tā ir vesela. Stūrīt skaisti, diega, visi veseli, podziņas arī visas vietā. Pat ātrumkloķiem ir pori virsū. Bet ko tad redzam 2018. gada Vitāras apakšā? Balstiekārta vietām aprūsējusi nedaudz vairāk nekā zelta Vitārai, taču izturējusi ziemas sāļus. Lai Vitāra kalpotu ilgi un godam, labāk neizlaist regulārās apkopes pie katriem 20 000 kilometru. Pie lielākiem noskrējieniem būs nepieciešami jauni bremžu diski un uzlikas, kā jau visiem. Tā iznāk, ka Suzuki Vitara ir tik vienkāršs automobīls, ka tajā praktiski nekas nelūst. Un ja tas arī notiek, tad notiek ļoti reti un arī neizmaksā daudz. Kā man teica Andrē Motors servisā, šis automobīls patiesībā servisa cilvēkiem nepatīk, tāpēc, ka uz tā neko nevar nopelnīt. Bet šī ir jaunākā Suzuki Vitara. Kā paši redzat, virsbūve nav mainījusies, bet detaļas gan ir citādi radiātori, jaunāki lukturi, vadītāja asistenta sistēma ir pilnveidota, iekšā ir lielāks ekrāns un mums ir cits motors. Tagad Suzuki Vitara brauc ar hibrīdu, bet apakšā viss ir tieši tāpat kā tikko redzētajām automašīnām. Tas viss par 25 000 eiro.